dāmas, godātie kungi, es gribētu jums prezentēt vēja enerģijas izmantošanu Latvijā. Es pārstāvu Fizikālās enerģētikas institūta enerģijas resursu laboratoriju. Ja runājam par vēja izmantošanu, tad mums būtu jāsaistē enerģijas bilanci, atjaunojumu resursu izmantošanu, vēja enerģijas potenciālo mērījumus, ko veic mūsu institūts, vēja iekārtas un arī šķēršļi un ierobežojumi, kas ir saistīti ar vēja enerģijas izmantošanu. Bilance ļauj mums izanalizēt, cik efektīvi tiek izmantoti energoresursi un enerģija, dot iespēju analizēt un arī piesaistīt modernās tehnoloģijas energo ražošanai un patēriņam, kā arī novērtēt vietējo atjaunojumu energoresursu izmantošanu līmeni un iespējas arī nākotnē. Ja mēs paskatāmies uz enerģijas resursu izmantošanas bilanci, tad viņa būtiski no 2000. Gada ir izmainījusies no 370 petajouliem līdz 200, apmēram 150, 170, 2009. Gada 200 petajouliem. Kopumā atjaunojamo energoresursu izmantošanas ziņā galvenais atjaunojamo energoresurss Latvijā ir biomasa, tad nāk mazā hidro un vēja enerģija, diemžēl mums sastāvda diezgan niecīgu procentu. Un saules enerģijas izmantošanā arī ir ļoti minimāla. Ja mēs paskatāmies kopumā uz elektroenerģijas ražošanu, tad vēja elektrostacijas mums saražo kaut kur 0,76% no elektroenerģijas. Būtiski, lai izmantotu vēja enerģiju, noteikti vēja ātrumu, vēja visus svarīgākos parametrus. Mūsu institūts arī veic vēja mērījumus kopš 94. Gada. Pirmie mērījumi bija uz 30 metru masta, un šie mērījumi tika realizēti Ainažu vēja parkā, kur uzstādīti 2 vēja ģeneratori. Pašlaik ir uzstādītas modernas iekārtas, ir iespējams mērīt vēja ātrumu līdz 60 metriem un noteikt visus vēja parametrus, ieskaitot vēja ātrumu, virzienu, temperatūras, spiedienu, un tās 47 vēja turbīnas, kas pašlaik ir Latvijā ar jaudu 27 megavati, saražo 1,8% no elektroenerģijas Latvijā. Te daži piemēri. Pirmie mērījumi ar šo moderno iekārtu tika veikti Ventspils lokatora apkaimē un uz paša lokatora. Ir arī izstrādāta vēja gada vidējo ātrumu karte dažādos augstumos, 10, 35 metru augstumos un arī 60. Ja mēs paskatāmies uz šo vēja karti, tad labvēlīgākā zona ir no Ventspils līdz Liepājai, un arī pieminētā Ainažu zona. Pārējās zonas nav tik labvēlīgas vēja ģeneratoru uzstādīšanai. Vēja mērījumi, kā es teicu, tātad tiek apstrādāti, un arī precizētā vēja karte, dažādi vēja ātrumu matemātiskā apstrāde, ir iespējams vēja ātrumu aproksimēt līdz 100 metriem. Un tāpat arī tiek sastādīta vēja groze un noteikti galvenie valdošie vēji. Te varbūt arī ātrumi, tas nav tik interesanti. Tātad ir ģeneratori apsekoti, kas Ainažu vēja parkā, cik daudz enerģijas izstrāda. Kas labvēlīgākie ir rudens un ziemas periodi, vasarā, diemžēl, izstrāde ir mazākā.
institūts arī strādā pie jaunu ģeneratoru izstrādes, tieši zemapgrieziena daudzpolu asinhrono ģeneratoru un bezruptorka ar iespēju savienot šos ģeneratoru bez reduktora ar propelēriem. Ir izstrādāti tādi perspektīvie ģeneratori un sinhronie ģeneratori pastāvīgie mainnieku induktivitāti. Un notiek dažādas pētniecības šo te iekārtu izmantošanai. Vēja izmantošanā, plānošanā ir jārēķinās ar būtiskām tādām ierobežojumiem. Tas ir viens ir zemes lietošana, tieši ainaviskie ornitoloģiskie ierobežojumi, kas attiecās uz pieeju elektriskiem tīkliem un sistēmai. Tāpat arī sanitārajām normām, kas ir pieņemtas, lai trokšņu līmenis neiedarbotos uz cilvēkiem, un arī notiek šie trokšņu mērījumi. Te varbūt arī tādi daži piemēri, kā mūsu kaimiņi Igauņi paredz attīstīt vēja stacijas līdz 600 megavatiem. Latvijā ir doma, ka varētu būvēt 450 megavatu vēja stacijas, un jūrā līdz 900 megavatiem. Un Lietuvā arī ir mērķis līdz 1000 megavatiem. Eiropas Savienībā ļoti daudz ir šie vēja ģeneratoru izmantošana un daudz arī pie tā tiek strādāts. Ir izstrādāts vairākas direktīvas, kuras nosaka, un Latvija ir apņēmusies nospraut uz mērķi no atjaunojumiem energoresursiem saražot Kateriņā 20. gadā 40% ar atjaunojumu enerģiju. Un te piemērs, ka tomēr izmantojot atjaunojamo enerģiju, mums tomēr ir jārēķinās, ka mums par to ir jāmaksā. Ja mēs paskatāmies, šī gaiši daļā ir atjaunojamās enerģijas obligātā iepirkuma komponente, tad redzam, ka līdzinējā tarifa struktūrā tas sastāv 0,05, tad tā jaunajā tarifā jau ir divkāršojušie šī te obligātā iepirkuma komponente. Tas nozīmē, ka mums par to visu būs visiem jāmaksā. Un daži taisīs uz tā rēķina biznesu. Tātad varbūt te tāds mazāk interesants, kas ir jāveic, lai šos atjaunojumos izmantotu, zinātniskie pētījumi, jaunu tehnoloģiju izstrāde, un apmācība, kur mēs laikam arī pašlaik veicam. Paldies par uzmanību, par vēju. Tas būtu tā īsumā. Paldies. Tagad visiem dušīgi jāaplaudē. Paldies. Tas ir tāds mulsinošs brīdis. Parasti cilvēki, nezinu, kad tad ir jāplaukšķina, tad šis ir tas brīdis, kad runātājs pabeidz. Paldies. Jautājumus, protams, mēs Šifko pēc tam. Tagad mēs dodam vārdu nākamajam runātājam.